Nu, un stingri iestiprināts ir viens valrieksta auglis, kur, acīm redzot, vai dzenis vai sīlis, kas to lai zina, ir nolicis šo nebaltām dienām. Varbūt vāvere, jā, arī nolikusi šo nebaltām dienām. Jā. Nu, brīnišķīgi vienkārši. Arī ļoti labs piemērs, jā, kur tas vecs koks var noderēt, jā, jo viņš var būt gan... Lai iepazīstinātu sabiedrību ar bioloģisko daudzveidību, pie šādiem kokiem turpmāk tiks pievienota zīme bioloģiski vērtīgs koks, kas attēlos to, ka šis koks ir vērtīgs un ir mājvieta dzīvajiem organismiem. Noskanējot kodu uz zīmes telefonā parādās informācija, ko var izlasīt par konkrēto koku. Lai skaidrotu pašiem parku apsaimniekotājiem kaut vai to brīdi, kāpēc kāds nepārāk glīts koks vai atmiris koks, kāpēc viņam būtu jāatrodās šādā te publiskajā ārtelpā, ka viņš pilda citu funkciju, un kad viņu daļēji sakopjot, lai viņš vairs nebūtu, piemēram, bīstams, vai vienkārši nav tik vizuāli glīts vairs, lai skaidrotu sabiedrībai, ka viņam šeit ir jāatrodās. Šāda zīme pievienota pie koka arī Salaspilī blakus vides izglītības centram Botānija. Kā stāsta Nacionālajā botāniskajā dārzā, šādi koki var sniegt plašas iespējas. Piemēram, tā kā tie ir lieli, to lapu vainaga rada ēnu, kas nodrošina iespēju citām dzīvām būtnēm pastāvēt. Tāpat, tā kā koki ir ilgmūžīgi, tie var nodrošināt salīdzinoši patstāvīgu vidi, kur var pielāgoties citi organismi. Tie var būt augi, tie var būt ķērpji, sūnas, sēnes. Visbeidzot, vecajiem dobumainiem kokiem tie var būt putni, sikspārņi un kas tik vēl tik nevar būt. Ja? Līdz ar to tāds liels vecs koks, dendrologam, protams, Holandas liepa brīnišķīgi, ja? Bet patiesībā tāds viens vecs liels koks, ja? Tā ir vesela pasaule. Kā stāsta Nacionālā botāniskā dārza pārstāvis Andrejs Svilāns, cilvēki vienmēr būs jāizglīto par dabu un bioloģisko daudzveidību. Arī viņa pieredze rāda, ka cilvēki ir dažādi. Piemēram, viņš atminas laiku, kad strādāja dabas aizsardzības pārvaldē. Tā kā mums bija tie puspieredzinātie lāči, ja, kur mums viena daļa no tiem cilvēkiem, kas laukos dzīvo, kas apzinās tās briesas un visu pārējo zvana, likvidējiet ātrāk tos lāčus, kamēr viņi nav kādu uzšķērduši. Ja. Un tad, tā teikt, pie otrs telefons, ja, kur ļoti tādi pārspīlēti dabas pseido mīļotāji, ja, zvana un saka, jūs tik pamēģiniet kaut uzšķaudīt tam lācim, jūs sapūsiet cietumā un tā. Tā kā brīžiem, satīsim, tā neziņa ir tas, ka nezina cilvēks, bet viņš var uzzināt, ja, bet brīžiem ir cilvēki, kuri lāgā daudz ko nezina no dabas, ja, bet mēģina uzmesties pat par ekspertiem. Šobrīd zīme bioloģiski vērtīgs koks Salaspilī pievienota vienam kokam, taču botāniskā dārza pārstāvis jau novērojis vēl vienu koku, kurš būs nākamais. Savukārt dabas aizsardzības pārvalde cer, ka šogad šādas zīmes varētu tikt piestiprinātas 1000 kokiem. Kā stāsta pārvaldē, tas jau būtu ļoti labi. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzijas speciāli RTV.